Pirms dažiem gadiem atbraucām, un skumīgi bija noskatīties, te viss grūst. Un tajā brīdī likās, visticamāk, šo mēs zaudēsim. Bet šodien ir prieks, ka ir atradušies cilvēki, kam rūp mūsu tautas gudrība, tikums un gal galā senatne. Tā ir vēsture. Šī vēsture, kura ir izaudzinājusi daudzas Latviju saimnieces, un es esmu pārliecināts, ka tas atzīmes. Un katrs mēs pieliksim savu roku. Čau, mīļie, uzminiet, kur mēs esam? Mēs esam Kautsmīnē. Kautsmīnas jaunā saimniece, tā taču var teikt. Aiva, kas tavā dzīvē, kas un kāpēc ir mainījies pēdējos divos, cik gados? Gados? Jā. Pusgadā. Nostāsti. Pusgadā tagad Kautsmīna ir ar mani kopā. Kā? Nosapņoju. Nosapņoju, ilgojos, piedomāju par to visu. Jā, piedomāju par to visu. Un kaut kā tā sanāk. Un tagad ir sācies milzīgs maratons, lai šo skaisto, brīnišķīgo vēsturisko mūžu dabūtu senajā godībā. Jā, tieši tā. Ir plāns? Ir plāns. Megaplāns? Jā, plāns ir pamazām, soli pa solim, maziem solīšiem atjaunot. Bez steigas, pamazām to arī daram un iet veiksmīgi uz priekšu. Brīnišķīgi. Tev šī pavasara saulgriežos ir kaut kas padomā. Stāsti. Jā, pavasara saulgriežos mums būs ļoti jauks pasākums. Būs, teiksim, parka, es gribētu teikt, parka atjaunošana. 22. martā. Jā. Mēģināsim parku sakopt maksimāli, cik varam, kritušos zarus savākt, lapas sagrābt un visu iespējamo sakopt, cik tas sanāks. Mūsu spēkos aicinām visus cilvēkus, kuri var noturēt grābekli līdzi ņemot, zāķi, krūmzāķi, dažādus rokas instrumentus sakopšanas talkai, kas nepieciešami, un strādāsim visi kopā. Un, protams, kādu krūzīti kādam labam ēdienam un dzērienam. Tātad velkam kājās gumijas zābakus, pilnas zeķes, mugurā kārtas, ko var novilkt vai uzvilkt. Jā, tieši tā. Cimdus līdzi, krūzīti līdzi. Un tiekamies Kautsmīnas mūžas parkā cikos? 22. martā, 11. Tātad nekāda ilgāk gulēšana nesanāks, 11. sanākam, Aiva teiks darba sākumus, vārdus, iesildošos vārdus. Pūčmāja gādās par skaņu mūziku un lustīgām un sirsnīgām būšanām. Jā. Labie garīgi gādās par vēderpriekiem. Jā. Un pasākumu nobeigumā solās būt arī saviesīgā daļa. Jā. Tā runā, ka būšot. Mēs ar Arturu noteikti padomāsim par konkursiem, sadziedāšanos un visu kaut ko tādu, bet iespējams, ka būs vēl kāds pārsteigums, bet par to atkal turpinājumā. Jā. Nu tad ko? Tad līdz nākamajai sestdienai. Tiekamies!